Kas tad ir tas, kas pietrūkst lielākajai daļai cilvēku, kas tā kā gribētu darboties, gribētu vairāk klientus, gribētu foršākus klientus, gribētu foršāku to atmosfēru savā darba vidē un gribētu vairāk pelnīt naudu? Kas tad šiem te visiem cilvēkiem patiesībā pietrūkst? Par to parunāsim šajā video un parunāsim par to, kā es šo te trūkumu varu palīdzēt atrisināt. Kā es varu palīdzēt no trūkuma transformēt to par spēku un tādu iekšēju pārliecību. Nu, es domāju, ka ir jau skaidrs, ja? Ja tu jau līdz šai vietai noskatījies, tā tad tevī kaut kas rezonē, un kas tieši ir tas, kas rezonē, tas ir pārliecības trūkums, ka tu neesi pārliecināts vai pārliecināta par to, ko tu dari, par to, vai tu dari pareizi, vai tu domā pareizi, par to, vai kādam vajag to, ko tu piedāvā, par to, vai to, ko tu piedāvā vislabāk nekā visi citi, par to, vai tu vari solīt rezultātus. Nav šī te stabilitāte iekšējā un pārliecība par sevi. Un uz šāda pamata mēs nevaram uzbūvēt neko. Uz šāda pamata mēs nevaram uzbūvēt veselīgas attiecības, veselīgu ģimeni, veselīgu biznesu, veselīgas attiecības nevienā no vidēm, nevienā no mikroklimatiem nevar izveidot veselīgu vidi cilvēks ar neveselu pašapziņu. Un šita pašapziņa ir jāārstē. Ir jāsavad kārtībā, un tad automātiski sakārtojās, vai arī daudz vieglāk ir sakārtot tās lietas, kuras tad pakārtojās tālāk aiz šīm te attiecībām, kas ir veselība. Ja tu labi attiecies pret sevi, tad tu labi attiecies pret savu ķermeni, tu mīli savu ķermeni, tu rūpējies par savu ķermeni, un tu savā ķermenī liec iekšā veselīgu pārtiku, rūpējies, kusties, elpo svaigu gaisu, daudz neliec sev atrasties kaut kādās piespiedu pozās, ja? Neesi tādā kaut kādā toksiskā vidē, ne fiziski, ne mentāli. Tas viss ir tāda, attieksme pret sevi, attiecības ar sevi. Un bieži cilvēki pat neapzinās to, ka viņi patiesībā paši sev nodrošina šo te vidi, jo šajā vidē viņi jūtās visdrošāk. Un bieži cilvēki jūtās visdrošāk tieši neveselīgā vidē. Neveselīgā vide ir vispazīstamākā, tāda vieglāk sagramojamā. Ja? Ir cilvēki, ļoti daudz cilvēku, kuriem ir daudz vieglāk sagramot kaut kādus aizvainojumus, uzbraucienus un apvainojumus nekā komplimentus. Un tagad iedomājies, kad es stāstu par komplimentiem, kā tu reaģē uz komplimentiem un kā tu reaģē uz apvainojumiem. Un kas tev ir pierastāka un ierastāka vide. Un izejot no šī, tad tu vari arī izanalizēt un saprast, kādā vidē tad tu sev liec būt. Kādā vidē tu jūties ērtāk. Un saprast, vai tas ir tas, kas tevi novedīs pie labas veselības vai nē. Un nākamā lieta, kuru mēs paši sev nodrošinam, un ko nevar nodrošināt ar slimu pašapziņu, tas ir veselīgu realizāciju. Tur, kur tu realizējies, tas, kas tev viegli nākas, ja? Tā parasti cilvēki saka, ka viegli nākas. Tev tik viegli tas padodās, ja tev tik labi sanāk, tev ir talants laikam, ja? Tas nav talants, tā ir vienkārši tava īstā realizācija, kur tev, pat ja ir kaut kas jāiemācās, tu to ļoti ātri apgūsti, un tev nav nekādu problēmu. Ja gadījumā kaut kur tu kaut ko nezini, vai arī tev kaut kas tur nesanāk ar pirmo reizi, vai arī pat, ja tev ir jāpārmācās, vai kaut kā jāmaina profils, tu tāpatās saproti to, ka tā ir tā tava dabīgā vide,
kurā tad tev ir vislabākie rezultāti. Vislabākie rezultāti ir tie rezultāti, kuri tad tev nes ko? Finanses. Jo tieši finanses ir tās, kas parāda to enerģētisko vērtību, kādu tad tu ar šo savu realizāciju pasaulē nes. Nu, lūk, un man baigi ātri sanāca izstāstīt to, kā pašapziņa ietekmē to, kā tu dzīvo un kā tu vispār miedarbojies ar cilvēkiem. Tu vari domāt, ka viss, kas tev ir vajadzīgs, ir daudz naudas, foršas attiecības un bezrūpīgas vecumdienas. Bet patiesībā viss, kas tev ir vajadzīgs, ir veselīga pašapziņa. Jo tikai cilvēks ar veselīgu pašapziņu var nopelnīt pietiekoši daudz naudas. Tikai cilvēks ar veselīgu pašapziņu dosies normālās, harmoniskās attiecībās, nevis kaut kādā toksiskajā stāstā, bet tiešām veselīgās attiecībās. Un tikai cilvēks ar veselu pašapziņu spēs nodrošināt sev tādu dzīvesveidu, kas nenovedīs viņu vecumdienās pie kaut kādām papildus veselības problēmām un nebūs šī te scenārija, kas ir mūsu vecākiem un vecvecākiem. Jo mūsu vecākiem un vecvecākiem bija kā nu kuram. Kādam bija jāpiepilda atzinības trūkums, kādam bija jāpiepilda kaut kādi citi trūkumi, ja? Bet aiz šiem te trūkumiem slēpjās tie visi pārdzīvojumi un trūkumi, kurus esam pārņēmuši mēs katrs no savas dzimtas, no saviem vecākiem. Un šobrīd varbūt šķiet, kad šos te caurumus aizlāpīt var ar veiksmīgām attiecībām, stabilu darbu, kaut kādām konkrētām finansēm. Un pilnīgi noteikti neviens negrib tādu kaut kādu scenāriju, kur vecumdienas ir jāpavada kaut kur piesietam gultas režīmā, vai būt atkarīgam no radiniekiem, kas izvedās pa slimnīcām, pa ārstiem un kas atvedīs no aptiekas zāles. Bet, diemžēl, liela daļa sabiedrības šobrīd tieši uz šādu te scenāriju copy-paste pilnīgi tiecās. Un galvenais tajā visā ir tas, kad šis scenārijs tiek ļoti rūpīgi sargāts. Šis scenārijs tiek ļoti rūpīgi aizstāvēts. Bet šeit arī rodās tas iekšējais konflikts. Es aizstāvu savus vecvecākus, es zinu, cik viņiem bija grūti. Man viņu ir no sirds žēl, vai arī es no sirds viņus ienīstu, ja? Bet tajā pašā laikā, kas žēlos mani, vai arī kas ienīdīs mani, tad, kad es būšu savu vecvecāku vecumā. Vai tiešām es gribu iet tieši to pašu ceļu? Un tad, kad cilvēks sāk labot savu pašapziņu, nevis tiekties pēc atzinības no saviem šiem te pašiem cilvēkiem, kas piedzīvo šo te neforšo scenāriju, kuru tu pilnīgi noteikti negribi atkārtot, ja? Bet tai pašā laikā gaida atzinību no viņiem. Un ja tu atbrīvojies no šīs te vēlmes, ka viņi tevi atzīst, tad šo te vēlmi var aizpildīt ar mērķi parūpēties par to, lai šī te atzinība nāk no iekšienes, no tevis. Kad tu pati esi tā, kas iedod sev šo te atzinību. Bet šis viss ir rūpīgi jāizstrādā, un līdz šim nonākt var pilnīgi katrs,
kurš to vēlas. Galvenā lieta, ar ko sākt, kas ir jālabo, tā ir pašapziņa. Paša sevis apzināšanās tādā līmenī, ka tu saproti, ka tu nevēlies atkārtot citu kļūdas, un tev arī nav bail pieļaut savas kļūdas, bet tāpat laikā tu dod sev iespēju piedzīvot tiešām neatkārtojamas dzīves scenāriju, kur tu piedzīvo reāli foršu dzīvi. Un šo te foršo dzīvi, kā definēju es? Forša dzīve ir tā dzīve, kurā tu tik tiešām esi bagātībā, saticībā, pārticībā un veselībā, bet tajā pašā laikā, kurš tevi uz to aizveda? Tikai un vienīgi tu pati. Un kā tu sevi uz to vari aizvest? Tikai un vienīgi ar veselu pašapziņu. Tad, kad tu apzinies, ka tu pati sevi uz turieni ved. Un kā to izdarīt? Salabojot savu pašapziņu un atbrīvojoties no savu radinieku, savu priekšgājēju scenārijiem, kuri tev šobrīd ir ļoti pazīstami, ļoti ērti, tādi, es savādāk nezinu, ja? Būt gatavai iepazīt šos te savādāk. Kā tad ir savādāk? Ieraudzīt šo te savu dzīves iespējamo modeli, noņemot visus šos te savu priekšgājēju filtrus. Pa vienam atbrīvojoties no viņiem. Šo te visu var izdarīt ātri, 2 mēnešu laikā. Var atbrīvoties no savas dzimtas filtriem un piedzīvot savu unikālo dzīves scenāriju ar veselu pašapziņu. Lai spētu sevi pilnībā apzināties, ir vajadzīgi tikai 2 mēneši. Raksti man, ja sajūties, ka tu esi gatava.